Sāpes vēdera lejas daļā, spiediens galvā, nogurums, kas nepāriet, bezmiegs naktī, grozies un domas neļauj aizmigt, murgošana, stingri pleci, kas vienmēr jūtas sasprindināti, muguras sāpes, kas rodas it kā ne no kurienes. Un visam pāri tāda kā smaguma sajūta sirdī. To varētu aprakstīt kā tādu mezglu, kas spiež. Šīs nav tikai fiziskas problēmas. Tā ir spriedze, kas uzkrājas sievietes ķermenī no neatrisinātām emocijām un klusēšanas attiecībās. Kad viņa skatās savu partneri un viņai vienkārši besī, bet tajā pašā laikā viņa nespēja pateikt, kas tieši. Viņa klusē, un klusēšana kļūst par ikdienu. Viņa smaida, izliekas, runā par ikdienišķām lietām, bet iekšēji jūt, viņa vairs nav patiesa. Viņa izliekas, ka smejās par viņa jokiem, viņai izliekas, ka viņai patīk ar viņu gulēt. Un tikai dusmu brīžos, tādu ļoti lielu dusmu brīžos, viņa pasaka kādu kritiku. Pārējo laiku viņa tikai un vienīgi pielāgojas. Un šī neizteiktā spriedze uzkrājas viņas ķermenī un kļūst par slimībām, par galvas sāpēm, par visu pārējo. Mūsdienās jau arvien vairāk cilvēku aizdomājas, ka zāles cīnās tikai ar simptomiem. Patiesā sakne vienmēr slēpjas dziļāk zemapziņā. Un tikai tad, kad sieviete sāk dzīvot patiesībā, viņa atgūst savu vieglumu dzīvot. Viņa atgūst vieglumu gan ķermenī, gan dzīvē. Sakārtotas attiecības sākas ar sakārtotu galvu. Un principā tad sakārtojas arī viss pārējais. Vēlies uzzināt vairāk, kā tu vari sakārtot savu galvu? Piesakies. Pirmā konsultācija ir bezmaksas.